Tas ir grūts jautājums. It īpaši, jā, blanšas ir ļoti daudz un dažādas bijušas un joprojām ir kaut kur pasaulē. Un kaut kā pat negribās teikt, kāda viņi ir. Tāpēc, ka tas ir tāds viena no blanšām, kāda nu būs tā manējā. Bet es citēšu mazliet Stellu, kas saka, ka Blanša bija vismaigākais un vispaļāvīgākais cilvēks. Bet tādi kā tu, šajā gadījumā Stenlijs, viņu padarīja par to, kāda viņa ir tagad. Es ļoti pieķēros šai autora frāzei, un līdz ar to jāsaka, mana Blanša nebūs Vivians Lee Blanša. Blanša ir absolūti īpaša loma. Es domāju, ka ne tuvu man vienīgai visā pasaulē tā ir sapņu loma. Un daudzas aktrises sapņo šo lomu veidot. Un es pateikšu uzreiz, ka man liekas, ir apmēram 50 gadu kopš šajā teātrī ir iesākusies šī tradīcija ar ilgu tramvaju. Un es domāju, kāpēc tā? Es jau pat pateicu, tradīcija. Kāpēc tā nevarētu būt tradīcija, ka vienreiz pa kādam laikam šis ilgu tramvajs atkal mums te ne tikai nobrauc garām, bet arī izbrauc cauri teātrim. Un kādi laimīgi aktieri var tikt pie brīnišķīgām, sarežģītām lomām. Es arī ļoti mēģināju saprast tēmas, kādas Blanšas dzīvē ir. Piemēram, viena no manām bažīgajām tēmām bija nāves, neskaitāmas nāves. Un man vienu brīdi likās, ka es esmu ļoti tālu no šīs tēmas. Bet tad man kaut kāds tas kristāliskais zvaniņš noskanēja manā saprašanā un sapratu, ne, es neesmu tālu no šīs tēmas. Es viņu ļoti labi pat zinu. Un tā kā, ka tu mēģini saprast, sajust un apzināt šīs tēmas, kas Blanšas dzīvi ir krustojušas, piemēram, vai kādreiz ir bijis tā, ka tu kādam cilvēkam pasaki, tu man esi pretīgs, un tas kaut ko arī nogalina. Un tā tālāk. Tā es gatavojos Blanšai un protams, ir kaut kādas arī tās klusās domas, kas ir manā galvā bijušas jau sen, kad es skatījos, kā citas aktrises spēlē Blanšu, domājot par to, kas ir brīnišķīgi, kas man tā kā nevisai varbūt, ko es varbūt darītu savādāk, kas man liekas, kur ir tie akcenti, kaut kā tā. Man jāatzīst, ka šajā posmā, kamēr top ilgu tramvajs Nacionālajā teātrī, es esmu ne ar vienu aktieri šeit runājis par to, ka ir tāda forša, tāda laba skaudība uz materiālu, uz režisoru, uz tādu, tiešām tādu izaicinājumu, tādu aktierisku izaicinājumu, klasiku, ārzemju klasika. Tāds, kā lai pasaka, ir grūti, ir neticami grūti, tur netiec galā, reizēm ir sajūta, vai reizēm uznāk tā sajūta, vai mums. Man tiešām vajadzēja tā nokliekties, es to darīšu, un tagad viss nāk skatīties, un es tiešām to izdarīšu. Un ir tās bailes, vai es tikšu galā, bet, jo ir tādas dienas un tādas, un reizēm tev vispār nedodās rokās kaut kāda saprašana vai kaut kāda
kas tur notiek tajā lugā, kas tur notiek tajā ainās, kas tieši ir tā par attieksmi, kas tieši tas tāds ir. Un nevar. Viena cita vieta lugā notiek un iet, un tu saproti un sajūti viņu, un cita tev vienkārši nedodās rokās. Un tādos brīžos ir tā kā, vai skatītāji jau zina, ka mums būs tāda izrāde, varbūt, ka viņi vēl nezina, mēs varam kaut kā notīties klusiņā. Viss ir grūti un viss ir skaisti. Ne, es tiešām kaut kā tā domāju, ka es nezinu, tur nav tādas atpūtas zonas vispār, kur kaut kas pēkšņi liktos, ka ir ļoti viegli. Ir ļoti daudz pārkritienu, tie ir grūti. Izmaiņas. Ir šīs ātrās iekšējās komandas, kuras Blanša pati sev dod, lai izdzīvotu, lai atrastu durvis ar nosaukumu izeja un pat tām kaut kā tiktu ārā. Un tad kaut kas sarežģījās, un atkal ir jāmaina. Tas ātrums, kāds viņā ir, un tā trauksme, un kopā viss, es nezinu. Lūgas sākums, pirmā aina jau ir neticami grūta. Vienkārši neticami grūta. Pat, es teiktu, tāda, tas tāds cik lielums joprojām, kā sagrupēties un kā sākt un kā turpināt. Blanša ir, neskatoties uz to, ka viņa ir ļoti it kā trausla un cilvēki domā, ka viņa ir tā kā vāja, vai viņa pati pat par sevi saka, viņa vāja. Viņā ir kaut kāds spēks, kas cilvēkā ieslēdz tajos brīžos, kad nav vispār nekādu variantu pēkšņi vairs. Viņi ir apbrīnojami. Pēc tā teksta visa, cik viņa ir patiesībā godīga, viņa visu laiku melo. Viņa melo un visādi tur kruķās. bet tad, kad viņi iedzen stūrī un tad, kad viņu tiešām konfrontē tādā veidā, ka viņai nav kur izsprukt, viņa kļūst ļoti, ļoti godīga, ļoti drosmīga, ļoti stipra. Tā, interesanti. Un tas nav traktējums. Es vienkārši to dzirdu tajos vārdos, jo cilvēks, kurš par sevi var teikt tādas lietas, viņam ir krampis. Tas ir mazākais, ko viņi var pateikt. Grūti pateikt. Grūti atbildēt uz to jautājumu. Es zinu, ka tagad es diezgan sistemātiski satikšos tā kā ar Blanšu, lai vakaru pēc vakara atkal izdzīvot šo stāstu. Un mēs kaut kādas lietas mēs kopā, jāsaka tā, ventilēsim, vēdināsim. Un tam noteikti būs sekas. Kaut kādas, es nedomāju tādas kaut kādas fatāls vai mentāls vai kaut kādas, bet katra tāda tikšanās kaut ko nozīmē. Jo, piemēram, mana tikšanās ar Antigoni pirms N gadiem līdz šai dienai, kur nākamā izrāde būs 100. Vienmēr, katru reizi, kad mēs atkal satiekamies un mēs ejam uz, es un Antigoni, mēs kopā darām šo lietu. Tas man liek pārcelāt visus šos būtiskos jautājumus, uz tiem atbildēt un kaut kā mēģināt vismaz iekāpt tajās Antigonas kurpēs, kas no manis prasa tomēr arī būt drosmīgai un kaut kā konfrontēt sevi ar šiem jautājumiem. Noteikti Blanša darīs to pašu. Nē, kad izrāde beidzas. Un manā realitātē ieslēdz visi jautājumi tā, kad varētu beidzot mājas tīrīt, kad varētu tā.
piens mājās, ir kafija, cik daudz kafijas ir. Tā, ko varētu uztaisīt tādu vakariņās? Tagad varbūt ne. Nu, tā, visi šie jautājumi. Tā, laikam, kaut kas tur mašīnai. Tā tehniskā, kad ir tehniskā, pavisam drīz tā, kad es to varētu izdarīt tā, ka man tādi ir jautājumi, kas pēc izrādes tev vienkārši viņi stāv tavā ceļā un pienāc laiks šiem jautājumiem. Vienīgā lieta, kas mēdz tā kā stiepties līdzi no izrādes, tas ir, ja tu izrādi slikti nospēlē. Ja es izrādu slikti nospēlēju, man stiepjās līdzi, man nav gandarījuma, man ir kaut kāds nemiers, es vēl analizēju, ko es tā izdarīju, kas bija savādāk, kāpēc es nevarēju palikties tajā brīdī emocionāli, vai vēl kaut kā, vai kas tieši bija labi. Nu, tā ir tā aste, kāda var būt vēl pēc izrādes, bet nu, es tā sev esmu novērojis, man ir tā. Bet citādi, nē. Nu, nē. Stanlijs un Blanša ir divu pasauļu sadursme. Tie ir it kā pretpoli savā pasaules uztverē un izpratnē, un tomēr viņi ir stipri līdzīgi. Nu, katrā ziņā mūsu traktējumā noteikti viņi ir stipri līdzīgi, un viņi to saprot. Un arī viens otru diezgan veikli atmasko, kurš kurā brīdī, kurš ātrāk, kurš vēlāk, kuram vēl vajadzīgi kādu pierādījumu savam tam tādam mazam secinājumam par otru cilvēku. Bet viņi abi ir dzīvnieki. Autors šajā lugā min tik daudz dzīvniekus. Tur ir minēta tātad slavenais pērtiķis, tur ir pērtiķis, tur ir flamingo, tarantuls, cūka, āži, auni. Tur ir ļoti, ļoti daudz, un tīģeriene, un kas tik ne. Tur ir ļoti daudz. Un kā jau pie tādiem spēcīgiem un talantīgiem autoriem, šie vārdi nav, tas nav starp citu. Tur nav nekā starp citu. Tur ir šis dzīvnieciskais un arī šis nosaukums. Tātad īstais nosaukums ir nevis ilgu tramvajs, bet īstais nosaukums ir tramvajs ar nosaukumu iekāre. Vai, kā cilvēki tulko vārdu desire. Tātad mēs runājam tomēr par kaut kādu tādu zonu, kas ir instinktīva, kas ir nevaldāma, kas ir jūtas, emocijas, griba, kur ar prātu, teiksim tā, sakars varbūt nav tik daudz, kā gribētos. Lai gan šīs divas dažādās pasaules ieņem divas dažādas pozīcijas, tā skaitā to, ka kāds min, ka klau, mums taču ir saprāts, mēs esam saprātīgas būtnes un varbūt, ka mēs varam valdīt dzīvnieku. Un tā tālāk. Tie ir Stanlijs un Blanša. Ir tāda fatāla satikšanās. Daudzu iemeslu dēļ. Gan skaistu, gan nepatīkamu. Es gribu teikt, ka šis iestudējums būs tiem cilvēkiem, kādu nav mazums, kas ļoti gaida klasiskus teātra iestudējumus. Klasiskas izrādes, klasiskā veidā, un tas nav senili. Tas nav senili, tas ir vienkārši, ka tu pēc tā, kā autors ir uzrakstījis, tajā pašā stilistikā veido darbu. Un tu vienkārši viņu godīgi taisi vaļā un saproti un spēlē. Un
tas nemaz nav tāds bieži sastopams notikums teātrī. Tas vairs nav tā. Tāpēc, ka cilvēkiem ir ambīcijas, un ambīcijas ir tādas, es gribu sev parādīt ar kaut kādu negaidītu ideju un negaidītu paradoxālu piegājienu ar kaut ko modernu, super advancētu, kaut ko tādu. Bet viena no definīcijām tam, kas ir aktuālais, kas ir tas, kas ir aktuāls, kas ir tas, kas ir dzīvot spējīgs šodien, tas ir mūžīgais. Tas, kas ir mūžīgais. Un man šķiet, ka šī izrāde to aizskar. Šī luga pirmkārt, un tad arī izrāda attiecīgi. Un tāpēc man liekas, ka šis būs vēl viens tāds klasiska teātra piemērs. Un es vispār uzskatu, ka ir jāmāk klasiski un gudri vienkārši veidot sarežģītu un talantīgu uzrakstītu darbu. Labi, tā nav mana, bet man nenormāli patīk. Tā ir Stenlija frāze. Kad Blanche saka, ka viņa no alkohola atturās, tad Stenlijs atbild, jā, daži no alkohola atturās, tikai alkohols tiem turās klāt kā pielaulāts. Man ļoti patīk. Tās ir tās skaistās, tās asprātības, kas šajā kreņķīgajā gabaliņā pa vidu ir ielikts vienkārši tādas pērles. Kad Stenlijs netiek savā vannas istabā, jo Blanche visu laiku tur dušojās, un viņš saka, kad es tikšu beidzot savā vannas istabā, Blanche atbild, pacietieties mazliet, lai jūs dvēseli mazliet paciešas. Uz ko Stenlijs atbild, es neesmu uztraucies par dvēseli, bet par savām mierēm. Man liekas, tāds brīnišķīgs pērles. Tennessis Viljams, viņš savā darbā Atmiņas, kas ir tāda autobiogrāfiska grāmata, viņš saka, ka viņš pats bieži vien savu izmisumu un totālo neērtību slēpa aiz smiekliem. Aiz tā, ka viņš pēkšņi sāk smieties vai smējās vai pajoko. Un tas pierāda to, ka šajā darbā tie joki veidojas no tāda izmisuma un neadekvātos varbūt pat brīžos. Bet tas ir brīnišķīgi, jo man liekas, ka tieši tas piešķir vēl vienu to tilpuma elementu, jo dzīve ir tāda bieza, viņa ir savā tilpumā ļoti plaša, un humors turpat, kur ir traģika un ārprāts, un situācija, kur nav par ko smieties, man liekas, ka tā ir liecība par to, ka tas vēl vairāk ir pietuvināts dzīvei. Un to, kā mēs mēdzam, tad, kad jau vairs nav nekā citu, ko darīt, kā vienīgi sirsnīgi vajadzētu paraudāt, tomēr ir vēl kāds dišs joks. Man pirmais, kas ieskrien prātā, nebūs jautājums Blančē, bet man būs viņai viens sakāmais. Un tas ir, mīļā, kāpēc tu tik daudz lieto pūderi, jo, ja tu gribi izskatīties jaunāka, tas nav labākais veids, kā izskatīties jaunākai, lietot čupām kaudzēm pūderi. Tas ir mūsdienu sievietes ieteikums sievietei no tā gada. Jā, bet tagad padomāsim, varbūt kāds jautājums. Jā, ja eksistētu šī te, kā autors ir uzrakstījis šo Blanču, un viņa būtu tiešām īsts cilvēks, tad es pajautātu, ko viņa ir domājusi ar pēdējo frāzi, sakot, lai kas arī jūs būtu, es visu mūžu esmu bijis atkarīga no svešinieku laipnības. Ko tieši viņa domā ar šiem vārdiem? Jo es zinu, ko es domāju, bet man interesantu.